Sveiciens visiem! Šodien manā eBay-manta apskatā būs 2 paciņas, bet, trešo ņemsim pirdienu maisiņā, bet, tas jau notiks laukā, tā kā ķersimies klāt šīm paciņām. Tā. Baigos grūžu maisos, un šoreiz paciņas ir atnākušas automašīnas stūres dekoratīvā uzlika. Droši variet komentāros rakstīt, kā viņu pareizi sauc, bet, princips ir tāds, ka, uzliekot uz stūres, apkārt viņu, un šādā veidā. Un tad ar adatu un šo diedziņu viņu tā kā skaisti sašuju kopā. Un tad ir tāda, dekoratīva stūris. Telefoniem tas būtu maciņš, tad šis būs arī kaut kas līdzīgs tāds kā. Baigi labi, ka nāk līdzi adata lielā. Tāpat arī līdzi nāk ņorītis, diedziņš. Materiāls tāds mīksts, patīkams ir. Defekts uz šo brīdi es neredzu, kas viss labi. Tā, to liksim malā, ieliksim adatu iekšā, lai nepazūd pirms laika. Tā, nākamā paciņa mums ir vēl vienā grūžu maisiņā. Un šeit mums iekšā ir, šis mums ir palīgs kartupeļu frī taisīšanai. To jau arī droši vien pēc izskata redzat, kad tāds viņš ir. Tad es došos kartupeļus, tad es aiziešu vienkārši pakaļ, un tad arī pie reizes izmēģināsim, vai viņš vispār iet un darbojas mums. Es esmu atpakaļ ar kartupeļiem, un nedaudz viņu tāpat arī nomazgāju. Tad arī mēģināsim. Laikam šādi. Šito te es paņemšu malā. Aiziet. Varbūt izjuks uzreiz. Ziniet, baigi daudz spēka ir vajadzīgs. Varbūt es nepareizi daru. Nē, come on. Forši. Viens mums jau aizlidoja. Nesanāk, baigais spēks ir jāpieliek ārprāts. Mēģināšu šitā. Jēziņ, kas tad tas? Es nezinu, kas tas pa aparātu? Aparāts tas nav, bet, jēziņ, tur taču ir vajadzīgs nenormāls spēks. Bet tie ir jaunie kartupeļi, viņiem vispār ir jābūt Jēziņu sanāca. Ārprāts. Ja ar šitādu spēku, tad es ar nazīti visu to ātrāk dabonu gatavu. Kas tas ir? Jā, tā jau nebūs štelle. Šitā jau otrādi, nē. Šitā nē. Es nezinu, varbūt viņš ir jāuzasina, bet, jā, šis man tā kā īsti nepatīk, un arī, kā redzat, viņš nepilda savu funkciju. Nedaudz vīlusies esmu, bet, tad tagad dosimies ārā un skatīsimies, kas ir ar šo pirdienu maisiņā. Pagaidām tā. Reiz man būs asistents, kas palīdzēs ar pirdienu maisiņā. Jānospiež, uzpūšās. Pēc būtības vajadzētu sprāgt. Uzpūties viņš ir.
Nu. Oh!